Es dotu vārdu vēstures maģistram Valdim Kuņinam par jau tālāko laika periodu, kas jau ir janvārs, mājas 19. gada, ieskicēt, kas tad notiek tālāk. Labdien! Prieks atkal būt sesijas. Reiz var teikt, man nav iespējas palielīties ar kādu kūleni savā karjerā. Kā visu savu pētnieku karjeru esmu pētījis, militāro vēsturi, tā arī tagad to nodarbojos. Un man ir ļoti liels prieks, ka man šodien ir iespēja jums nedaudz īsumā pastāstīt par Cēsarotes un Bataljona kaujas darbību 1919. gada janvārī un līdz 1919. gada maijam. Uzreiz saku, ka ierobežotā laika un tāda apjoma dēļ es nepieskaršos varbūt darbībai Rīgas ieņemšanas posmā, bet tieši šo darbību, kas saistās sākot no janvāra, kad tiek izveidota sākotnējā Cēsarota un kāda šī darbība ir. Ko es uzreiz gribētu teikt, ka mūsdienās, manuprāt, mums ir diezgan daudz informācijas gan par Cēsarotu, gan par Cēsu kaujām, bet ļoti daudz no šīs pētnieciskās darbības tiek veltīts tieši Latviešu vienībai. Un, kā jau doktors Ciganovs sākumā runāja, mums drusku pietrūk šī plašākā konteksta, līdz ar to mans nodoms ir šajā referātā vairāk pastāstīt tieši par Cēsu, Rotas un vēlāk Bataljonu lomu kopējā kaujas darbībā. Kādi bija nodomi, kādi bija plāni, kurš šos plānus izstrādāja, kāda bija atsevišķi komandieru loma šo plānu izmaiņās, modificēšanā un visur kur citur, un tieši varbūt uzsvarot pašu Cēsarotes darbību šajā konkrētajā posmā. Uzreiz gribētu sākt ar padomu iebrukumu Latvijā, tā tēma, ko es pēdējā laikā diezgan daudz esmu pētījis, un īsumā ieskicējot svarīgāko daļu ir, kas būtiski ietekmēja gan atsevišķā latviešu bataljona darbību, gan arī Cēsarotes darbību, ir stāvoklis, kāds izveidojās 1919. gada janvāra sākumā. Kā jau kolēģis Rāls Pumpuriņš minēja, Cēsarote devās uz Rīgu, Rīgā valdīja hauss un nebija pārliecības, ka tikko pasludinātā brīvās un neatkarīgās Latvijas sapnis ir iespējams dzīvē. Mēs šeit varam runāt par dažādām kaujām, kas notika Rīgas pievārtē, tā skaitā arī Latvijas zemesardzes vācu vienību kauja Klinšu kalnu traģisko, kas pēc tam novada arī pie Gūstikņa apšaušanas. Taču svarīgākā daļa 1919. gada 3. janvārī, kad apakšpulkvedis, kā tajā brīdī sauc Oskars Kalpaks, atstāja Rīgu, un ejot pāri tiltiem, viņš paskatījās atpakaļ un redzēja, ka ir nedaudz vairāk par 200 karavīriem, kas ir noticējuši viņa ideju, kas ir noticējuši, ka ir iespējama brīva un neatkarīga Latvijas valsts un ir iespējama arī latviešu vienības, kas par šo brīvo un neatkarīgo Latvijas valsts cīnīsies. Svarīgā sastāvdaļa, kādēļ šīs sapnis kļuva par īstenību, tas, ka 1919. gada 6. janvārī sarkanās armijas virspavēlnieks Jukums Vācietis principiāli izmainīja savu plānu par Baltijas teritorijas iekarošanu, un tagad tika paredzēts, ka turpinās uzbrukumu Kurzemes virzienā ar 3 brigādēm, kad 1919. gada janvārī sākās Igaunijas armijas pretuzbrukums uz ziemeļrietumiem no Tartu, arī šo plānu nāks mainīt. Un tātad no šī lielā iebrukuma, kuru īstenotu jaunizveidotā padomju Latvijas armija, nākas atteikties, un iebrukumu Kurzemē jau īstenoja tikai vienu padomju Latvijas armijas brigādu, savukārt Ziemeļu Kurzemi ieņēma 3. kavalērijas divizions, kas deva iespēju jaunizveidotajām Latvijas zemesardzes vienībām, gan vācu, gan latviešu un arī krievu vienībām, gan tajā brīdī Dzelzs divīzijai vairāk vai mazāk atkāpties no Rīgas Liepājas virzienā. Tātad Igaunijas armijas pretuzbrukums, Jukuma vāciešu lēmums deva iespēju tādu laika posmu, kad varēja sākt veidot gan atsevišķo latviešu bataljonu, gan arī tā saucamo Cēsarotu. Kāpēc es saku tā saucamo? Šeit ir kopija dokuments, kas ļoti daudz kur publicēts, 5. janvāra pavēle Rīga Jelgavā, kur
apakšpulkvedis Oskars Kalpaks, pēc tam viņš paaugstināts par pulkvedi no 1. janvāra, izveido no visām tām vienībām, kas viņam seko līdzi, izveido atsevišķu bataljonu 2 rotu sastāvā. No sākotnēji pavēlē, kā jūs redzat, bija minēta numura 1. rota, 2. rota, bet kā atmiņās raksta paši karavīri savās 20. gados pierakstītās atmiņās, tad 1. rotu turpināja saukt par instruktoru, rezerves rotu, savukārt 2. rotu līdz 15. janvārim sauca par apvienoto rotu, jo šeit ir redzams, ka tajā tika apvienotas vismaz 3-4 dažādas vienības, un par rotas komandieri jau tika iecelts tajā brīdī Paručiks Puriņš, ko kolēģis Tāls Pumpuriņš jau minēja. 15. janvārī ar atsevišķu pavēli tiek nozīmēts, ka apvienotā rota tagad tiks saukta par cēsu rotu, saglabājot šo te pašu komandieru vietu. Un šeit ir arī redzami 2 pirmie komandieri, kāpēc saka pirmie 2 komandieri. Ir tas, ka gan Jānis Skuiņš, gan Jānis Puriņš mainījās. Tad janvārī, februārī, martā abi 2 šie virsnieki bija cēsu rotas komandieri. Tajā brīdī, kad, piemēram, Jānis Puriņš brauc uz Liepāju inspicēt rezerves vienības, tad viņa vietu rotas komandieru pienākums izpildīja Jānis Skuiņš. Un es gan nezinu, kā šīs komanda attiecības bija, bet vienā brīdī viens bija pakļauts vienam, otrs bija otram, un šādā veidā tā kolektīvi mainījās, kas diezgan īpatnēji, bet šāda kārtība bija arī ieviesta. Un šeit ir arī redzama pirmā latviešu vienība, un šeit uzreiz es gribētu iezīmēt tādu kopēju ainu, ka mēs runājām par Lielauces kauju 1919. gada 16. janvārī, mēs vienmēr uzsveram latviešu vienību lomu. Taču ir jāatzīst, ka janvāris, uzreiz iezīmēšu uz priekšu, atsevišķais latviešu bataljons, lai gan saucās atsevišķais, visu šo posmu darbojās cieši kopā ar pārējiem pretlinistiskiem spēkiem. Tas nenozīmē, ka viņi piekrita vācu vienību politiskajiem mērķiem vai von der Goltza vīzija, kādai būtu jābūt pēckara kārtībai, bet karadarbības laikā tika ievērot gan Landesvēra, jeb Latvijas zemesardzes virsštāba pavēles, gan arī Dzelzsdivīzijas pavēles vēlākajā posmā. Un konkrēti šeit ir redzams arī tā kopējā bilde, kur plāns no padomju puses, ja skatāmies, bija pretlietisko spēku iznīcināšana. Plāns nenostrādāja, bija plānots ielēmt atsevišķo latviešu bataljonu Lielaucē. To neizdevās īstenot, jo lielnieki gribēja atņemt Ragavas latviešu zemniekiem, uz ko latviešu zemnieki nepiekrīt zinām iemeslu dēļ, atšķirībā no pretlientiskiem spēkiem, kas par šķūtnieku izmantošanu maksāja. Tātad tika zināmas summas noteikts, lielnieki šādu naudu maksāt negribēja. Līdz ar to ielēmšanas manevrs neizdevās, kas deva iespēju doties ātrā pretuzbrukumā, un šī Lielauces kauja bija kļūst par tādu kā mūsu sava veida bruņoto spēku pamatakmeni, jo nav par nevienu citu kauju tik daudz Lāčplēša ordeņu piešķirt, kad pret brīžiem jādomā, kurā vietā viņi visu šos varoņdarbus ir veikuši tādā nelielā laukā. Un šie apraksti, ja mēs uzmanīgi skatāmies, šiem aprakstiem ir ļoti daudz nonāk lielās pretrunās ar šo, bet tas ir arī saprotams, ka veidojot bruņotos spēkus un pēc tam vēlāk pievēršot viņiem uzmanību, bija vēlme izcelt šo pašu sākumu un izcelt varbūt ne gluži varonību kaujas laukā, bet šo karavīru vēlmi noticēt brīvās Latvijas ideju un atšķirībā no liels daudz karavīrus arī turpināt Oskaram Kalpakam iet viņam līdzi un turpināt šajā kaujas darbībā piedalīties. Atkāpšanās kauja noslēgums ir 1919. gada 25. janvārs, kad Dzelzsdivīzijas vienības sāk pretuzbrukumu Nīgrandes apkārtnē. Tā ir vieta, kur pirmo reizi notiek sekmīgs pretuzbrukums, kā rezultātā sarkano uzbrukums turpinās, un 31. janvārs ir tas datums, kad frontes stāvoklis Dienvidigaunijā no padomju Latvijas armijas skatu punktu kļūst totāli katastrofāls, līdz ar to Kurzemē, jebkura virzība uz priekšu tiek apturēta. Un, kā jūs redzat, šis ir arī tas brīdis, kad Oskara Kalpa komandētais atsevišķais latviešu bataljons pirmo reizi virzās ne tikai uz rietumiem, bet jau uz austrumiem, 25. janvārī ierodoties Rudbāžu muržā,
un tālāk nedaudz ilgāk par mēnesi tieši ar rutbāržiem ir saistīti arī cēsu rotas darbība. Pirmā sekmīgā kauja, kurā piedalās atsevišķā latviešu bataljona vienības un arī cēsu rotas 2 vadi, ir Skrundas kauja 29. janvārī, ar kuru ir saistāms arī tāds interesants incidents, ka īsi pirms kaujas tieši cēsu rotas saņēma pirmos pastiprinājumus 1 virsnieku un 34 karavīrus. Taču, kā izrādījās, 2 no šiem papildinājumiem bija komunistu atbalstītāji, aģenti, kuri apzināti bija iefiltrējušies latviešu vienībās un īsi pirms kaujas naktī pārgāja pretinieku pusē, sniedzot ļoti detalizētu aprakstu gan par latviešu vienību kaujas sastāvu, plāniem, nodomiem un visām pārējām lietām. Interesanti, ka šo 2 karavīru uzvārds principiāli netiek minēts nevienos dokumentos, līdz šim man nav izdevies atrast viņu vārdu uzvārdu. Bet ir atrasts viņa ziņojums, kurš acīm redzot pēc tam nonāca arī latviešu atsevišķā bataljona rokās, jo ir atstāsts par izlūkošanas informāciju, kas pēc tam vēlāk saņemta. Pēc Skrundas kaujas iestājās tāds nevis klusuma periods, bet izlūkošanas periods, kurā abas puses īstenoja ļoti intensīvu izlūkošanas darbību starp Skrundu un Lēnas muižu. Šajā brīdī cēsu rota arī atrodas īsā, tādā nosacītā atpūtā Liepājā, februāra vidū. Jā, un es aizmirsu piebilstīt, ka Skrundas kaujā ir pirmie cēsu rotas zaudējumi 3 ievainotie. Lielauces kaujā cēsu rota šādas zaudējumus faktiski necieša. Un tas, ko es gribēju norādīt šeit, kas mums drusku pazūd no šī kopējā konteksta, ir tas, ka tālākā visa darbība bija ļoti ciešā saistībā, un ja mēs šeit runājam gan ar Oskara Kalpaka likteni, gan arī cēsu rotas darbību atsevišķā bataljona sastāvā, tas bija saistīts ar, protams, ar vāciešu ierašanos Liepājā, un tieši vācieši šajā posmā īstenoja pretlendisko spēku galvenos uzbrukuma virzienus un galveno kaujas darbību. Primāri, ja mēs skatāmies no padomju puses, tā saucamā Kurzemes grupa, kurā bija apmēram 15 000 karavīrus, saformēti 2 divīzijās, nepilnu sastāvu. Lielākoties karas darbību īstenoja 1. latviešu brigāde, kas atradās, bija izvietota Kurzemes teritorijā, 2. divīzija, kura bija tikai fragmentāri izvietot lielākoties ar Krievu vienībām, tā atradās Ziemeļlietuvas teritorijā, lielākoties ap Mažeikiem un uz dienvidaustrumiem no Mažeikiem. Un tad arī ņemot vērā, kā šī sarkanās armijas vienības bija izvietotas, tad ar to arī saistīts ir tieši tālākie plāni. Ja, un ja mēs runājam par plāniem, tad mums jāpiemina šie vācu kungi, jo, kā es minēju pašā sākumā, kad mēs lasām latviešu karavīru vēstures aprakstus, tad ļoti nav saprotams, kāpēc tika īstenots viens, kāpēc uzbruka tur, kāpēc negāja tur, kāpēc īsteno izlūkošanu šeit, bet ne tur kādā veidā. Savukārt, ja mēs iepazīstamies ar 6. korpusa ziņojumiem, 1. gvardas rezerves divīzijas ziņojumiem, tā ir Zols divīzijas ziņojumiem, kas pēc tam ir rakstīti, šis kopējais konteksts saliekās kopā, šie plāni kļūst ļoti loģiski, kāpēc tika darīts tādu un savādāk. Un šeit ir jāatzīst, ka arī atsevišķies latviešu bataljons Oskara Kalpaka personā līdz viņa nāves brīdim šajos plānos iekļāvās un īstenoja šos plānus ļoti precīzi. Ja mēs teiksim, ir ļoti bieži uzdots jautājums, kāpēc latvieši gāja tik priekš uz Lēnu, kāpēc ieņēma Saldu, kāpēc no Saldas pēc tam atkāpās. Tas bija saistīts ar kopējiem plāniem, kurus izstrādāja 6. rezerves korpusa štābā un pēc tam arī pārdomā īstenot. Un šeit tāds kopējs apskats tām vienībām, kas šeit atradās, mēram 10 000 cilvēku. Šeit ir arī Kalpaka komandētais atsevišķais bataljons un Latvijas zemesardzes februārī, kādā tā tika izveidot, ņemot vērā jaunā komandiera, majora, Vācijas armijas majora Alfreda Flečera plānus, ņemot, kur viņš arī ļoti principiāli uzstādīja, kā viņam jāizskatās. Šeit mēs arī zemesardzes sastāvā redzam cēsu rotu kopā ar neatkarības rotu. Neatkarības rotas nosaukums tika piešķirts 30. janvārī par godu Skrundas kaujai, tātad instruktora rezerve nomainīja un piešķīra šo te jaunu nosaukumu. Un studentu rota, kas ir, mēs šodien pazīstam kā studentu rota, faktiski visu šī posmu tiek pazīstama ar nosaukumu atsevišķā latviešu rota, jo Latvijas zemesardzē formāli neietilpa.
Un, ja mēs runājam par kaujas sastāvu, tad šeit ir ātrākais dokuments, tātad sastādīts krievu valodā, parakstījis arī ir Kalpaks, un, kā bieži minēts, krievu valodā viņš tā arī parakstījis Kalpak, pieņemot tā, ka šādā veidā viņš parakstīja. Un, kas ir ļoti svarīgi, ko es šeit gribētu iezīmēt, ļoti svarīgi detaļi, tad mēs šeit redzam ļoti lielu virsnieku skaitu. Kopā no 276 pēc saraksta estošiem karavīriem 159 virsnieki, 43 instruktori un 74 karavīri. No tiem ierindā ir 245, no tiem, izmantojot Krievijas armijas terminoloģijas aktīvie durkļi, štiki, ir 203 aktīvie karavīri, no kuriem ir 33 ložmetējnieki un 19 jātnieki. Ja runa ir par bruņojumu, tad šīs bruņojums bija diezgan ierobežots, kopumā ir 8 ložmetēji, 3 krievu kalibru un 5 vācu kalibru, un 3 tā saucamā vieglie ložmetēji šajā gadījumā tie ir Luisa sistēmas. Arī viens no izaicinājumiem, ka vienā brīdī bataljonu kopumā bija apmēram 4 dažādi kalibri. 4 dažādi kalibru strēlnieki, individuālie strēlnieki ieroči, kas izraisīja ļoti pamatīgus izaicinājumus. Tātad vācu, krievu, japāņu un angļu, kas bija tāds diezgan pamatīgs, varēja radīt pamatīgas problēmas. Ja runa ir, kāpēc atsevišķos latviešu bataljons februārī tieši Skrundas un Lēnu muižas apkārtnē īstenoja to darbību, kādu viņi īstenoja, tad svarīgi būtu uzsvērt, ka šajā brīdī tika īstenots vairākas operācijas, kurā piedalījās Latvijas zemesardzes, vācu vienības un krievu vienības. Tā skaitā arī Līvena vienība, kas formāli neietilpa, bet arī pakļāvās kopējam plānam. Pirmā bija operācija Festnāk, jeb Svētku nakts Kuldīgas ieņemšana, otra operācija februāra beigās bija operācija Alfrēds Ventspils ieņemšana, un Kalpaka bataljonu šajā kopējā kontekstā bija ļoti svarīgs uzdevums. Viņa uzdevums bija fiksēt padomu Latvijas armijas 2. strēlnieku pulku, kas atradās Skrundas apkārtnē, kas nodrošināja iespēju pārējām zemesardzes vienībām šeit brīvi darboties. Līdzīgi funkciju veids arī Dzelzs divīzija Lietuvas ziemeļu daļā. Tā kā šīs te vienības nodarbojās ar ļoti svarīgiem darbiem, un tas nebija gluži tā, ka viņi šeit neko nedarīja. Ja mēs runājam par plāniem, tad 15. februārī tika apstiprināts kopējais uzbrukuma pretlienisko spēku uzbrukuma plāns, kas paredzēja Liepājā ievesto 1. rezerves divīziju izmantot galvenajā uzbrukuma virzienā. Galvenais uzbrukuma virziens būtu izmantojot vienīgo dzelzceļa līniju visā šajā reģionā Liepāja, tagadējie Mažeikas, toreiz Muravjova Jelgava. Tātad galveno uzbrukumu veiktu šī 1. rezerves divīzija. Un, kā pats Golds norādīja savos plānos, tad šie plāni bija ļoti konservatīvi, ar pārvietošanos visi iet vienā līnijā, iet uz priekšu, neviens nesteidzās pārāk tālu uz priekšu. Un šis plāns paredzēja labākajā gadījumā Lielupes līnijas ieņemšanu. Un, kas ir diezgan zīmīgi, jau uzreiz ir tāds ļoti slavens teiciens mission command, jeb vāciska auftragstaktika. Un kā viens no tādiem vācu vēsturniekiem Jorgs Muts teica, tad neatņemama mission command sastāvdaļa ir, kad vienā brīdī komandieris pakļautais virsnieks savam komandierim tieši nepakļaujās izdotai pavēlē. Neatkarības kara laikā ir vairāk šādu piemēru, un arī Alfrēds Plečers 2 dienas pēc pavēles saņemšanas. Šajā gadījumā šī ir pavēle, ko viņš rakstīja Manteifelam, bet tieši šādu pašu pavēli vēstuli viņš nosūtīja arī Kalpakam, kurā viņš izklāstīja, ka viņš nepakļausies Fondergoldas plānam. Fondergoldas plānu viņš neievēros, un citāds es neplānoju palikt uz norādītās līnijas, kādu norādīja. Lūk, šajā plānā norādīja Fondergoldas, viņš paziņoja, mans plāns daudz ambiciozāks, mans nodoms ir ieņemt līniju sākot no līdz Tukumu un atbrīvot visu ziemeļu kurzem. Oskars Kalpaks bija lietas kursā par šādiem plāniem un par Flečera pieņemto tādu darbību, un arī Cēsu Rotaļa savā šajā darbībā bija savu uzdevumu. Plāns bija ļoti sarežģīts, tādās detaļās kopā neiešu 3 fāzēs, Stauveter, Eisgang, Frühlingswind.
Un tas, kas varbūt mums ir daudz interesantāk, ko mēs vairāk zinām, ir tieši operācijas posma stāvokļa 3 dienās, kurā bija paredzēta loma arī atsevišķam latviešu bataljonam. Tātad Ventas upes forsēšana, jaunās muižas ieņemšana un pēc tam jau 6. martā šosejas Skrunda saldus sagrābšana. Tādā veidā, kas tika definēts. 3. martā forsēšana pie Ketlera mājām arī notiek, pati par sevi arī diezgan interesanta operācija. Un pirmā varbūt tāda lielā kauja, nozīmīgā kauja ir jaunās muižas sagrābšana, kurā es varbūt gribētu norādīt, es īsumā neiešu, nestāstīšu par visiem Lāčplēša ordeņa kaulieriem, es gribētu norādīt tikai vienu, seržantu Jāni Jansonu, kurš, manuprāt, ļoti, tā ir personība, kurš ļoti labi raksturo, kādēļ no Oskara Kalpaka komandētiem nepilniem 200 cilvēkiem mēs izaugām līdz Latvijas armijai, kur bija spējīgi uzvarēt padomju Krieviju nepilnu 2 gadu laikā. Jānis Jansons tika iesaukts Krievijas armijā obligātajā dienestā 1911. gadā. Dienēja kājnieku vienībās Čečenijā, bija novietots kājnieku pulkā, kas atradās tagadējās Čečenijas teritorijā. 1914. gadā karoja Rietumu Ukrainā pret Austru Ungāriju. Viņš savos aprakstos ļoti detalizēti apraksta, cik vāciešus un kādā tieši veidā viņš nogalināja šajās kaujās, ievainots vairākas reizes, apbalvots ar jūra krustiem vairākiem. Un saņemts gūstā, pēc tam atgriezies Latvijā 1918. gada decembrī, iestājies Cēsarotā brīvprātīgi. Tajā viņš atgriezās decembrī, kad Cēsarota ieradās Rīgā, tad viņš arī iestājās. Un šeit ir viņa apbalvojums un atļaušos nocitēt, kurā brīdī viņš ir. Tā tiek aprakstīts, ka viņš ir angļu Madsen, ne angļu kalibra, bet Madsen ir dāņu rokas ložmetējs. Tajā brīdī, kad pie jaunās muižas priekš neiet, tātad viņš nezaudētams apķēri virsseržants Jansons stāvus ar labi mērķētu uguni, apšaudīja ienaidnieku no mašīnu flintes, virzīdamies uz priekšu un aizrādams sev līdz pārējos otrā vada kareivus, ar ko aplusināja pretinieku uguns un rotē iespēja virzīties tālāk uz priekšu. Kad ķēde pievirzījās uz 800 soļiem no muižas, virsseržants Jansons ar urā saucieniem, uzturēdams no mašīnu flintes labi mērķētu uguni, iegāja muižā un iziedams cauri, turpināja apšaudīt lielnieku transportu un artilēriju, kas atradās netālu aiz muižas un nebija paspējuši aiziet. Citiem vārdiem sakot, ja mēs iedomājamies Rembo, tad tas ir būs šis gadījums. Ja šī Madsen mašīna pistols sver 11 kg pielādēt un ir tāds diezgan tāds nopietnas agregāts, kuru šaujot, kliedzot urā ziemā 800 metrus, vien jau noiet līdz muižai savus piedzīvojumus, un šādā pašā stilā viņš turpināja visu savu karjeru. Ja, viņš pēc tam apraksta, kad viņš jau tika atvaļināts, viņš raksta, jūs varat pajautāt virsniekiem, vai viņi atcerās to Jansonu ar angļu mašīnu flinti. Tad pēc tam Latgalē viņš izpildīja uzdevumus, kur viņam bija uzdevums novērst pretiniekam uzmanību, militārā terminoloģija veikt fiksējošu uzdevumu. Viņš paņēma Madsen un vienkārši ieņēma triecienā padomju ieņemto, teiksim, tādu mazu ciematu. Ja, plāns mainījās no fiksējošu uzdevumu, viņš kļuva par galveno uzbrukumu virzienu vienpersonīgi. Un tāds īpatnējs cilvēks liktenis, viņš nokaroja 10 gadus apmēram kopā visu šo laiku, tas parāda. Un šis nav vienīgais. Tas tikai piemērs, ka tie nav tikai virsnieki, tie bija seržanti, instruktori karavīri, kuri zināja, kāpēc, par ko viņš karo. Viņš savā aprakstā arī viņš sakarus sauc par čomiņiem. Kad es devos pie čomiņiem, un viņš raksta, viņš domā, ka viņš ir pirmais Latvijas armijas karavīrs, kurš nošāvis pirmo čomiņu, kā viņš saka, čomiņu. Un tas bija tāds piemērs. No šīs te kaujas redz, ka laiks man iet cauri, bet īsumā, ko es gribētu raksturot, protams, 6. marta uzbrukums un stāsts par Kalpaka nāvi. Šeit es īstumā aprakstīju, kāpēc Oskars Kalpaks gāja bojā, un stāsts ir traģisks, bet tur nav nekādas sazvērstības teorijas. Tas ir vienkārši darba gaita. Šajā vietā, ko jūs redzat, par pamatu tiek izmantot Vācijas armijas karte, kurā man nezināmu iemeslu dēļ vācu topogrāfi ir iezīmējuši dzelzceļa staciju Nušķes staciju, šeit viņi iezīmē,
kura dabā nekad nav eksistējis. Un šeit ir uzzīmēts uzdevums 2 bataljoniem. Bataljonam pa labi sagrābt šosejas posmu, bataljonam pa kreisi sagrābt šosejas posmu, robežas starp bataljoniem ievilkā šeit, un robeža, kur atrada viens atbildības rajons, otrs atbildības rajons, atrodas uz Mušķes dzelzceļa stācijas. Un tad, kad Cēsu rota virzās kauja gaitā gar dzelzceļa līniju, ko dara normāli vadošais elements, viņš iet pa priekšu, viņš saprot, ka kad es aizēju līdz dzelzceļa stacijai, es atrodos jau ne tur, kur man jāatrodās, kamēr es neesmu aizgājis līdz dzelzceļa stacijai, es atrodos savā atbildības rajonā, es varu darīt visu, ko es gribu. Diemžēl stacijas tur nebija neviena vietējā, kas pateiks, ka stacija tur nekad nav bijusi. Un līdz ar to, tad, kad Kalpaku bataljons ievirzījās apmēram kilometru Borhes bataljona atbildības rajonā, tad arī notika tās negadījums, ko mēs šeit visvairāk zinām, kā negadījumu. Un šajā gadījumā šeit var garu un plaši stāstīt, kurā brīdī kas nojuka, kurš ko neizdarīja. Tas nav tā, ka teikt kāds vainīgs, tas ir darba elements, tas tādēļ, kādēļ arī šodien mūsdienās bruņotie spēki intensīvi cīnās un piedalās. Un īsumā pa tālāko Cēsu rotas darbību arī viņi piedalās kopā bataljonas tālāk nākamajos posmos. 10. marts atbilstoši plānam notiek uzbrukums Saudas virzienā. Un svarīga sastāvdaļa, ko es gribētu uzsvērt, ir visu šo kaujas darbības laikā Kalpaku bataljons ir dzelzsdivīzijas sastāvā. Viņš nav Latvijas zemesardzes sastāvā, viņš ir piedalīts dzelzsdivīzijai, izpilda dzelzsdivīzijas štāba pavēles, koordinē savu darbību ar dzelzsdivīzijas citām dzelzsdivīzijas vienībām. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas arhīvām nav atrodams Kalpaku pavēles no šī posma, tāpēc, ka pavēles deva dzelzsdivīzija. Latvijas valsts vēstures arhīvā ir tikai Latvijas zemesardzes štāba pavēles. Dzelzsdivīzijas pavēles atrodas Viļņas kara arhīvā, no kurienes arī daļa šī informācija ir ņemta. Un nākamais posms svarīgais ir īsumā, burtiski 2 minūtes, ir atsevišķā latviešu brigāde. Šeit viņi ieliek pēdiņās un arī apskats, kādā veidā šīs vienības. Šeit piedalījās plāns, ka tiks izveidota brigāde. Plāni parādās jau februāra sarakstē starp galvenā štāba priekšnieku Plensneru un Oskaru Kalpaku. 23. februārī vēstule tiek rakstīta, ka ir plāns mobilizēt Liepājas apkārtnes iedzīvotājus un uz viņu bāzes veidot atsevišķu brigādi, kuras sastāvēs no rotām, jātniekiem un artilērijas divizijām. Šeit labajā pusē jūs redzat arī vienu no ziņojumiem, tas ir marta beigās, kur ir redzams, ka brigādes sastāvā ir vienkārši ieskaitītas daudz rotas, nenodalot viņas bataljonos. Un tas norāda, ka plāns varbūt nebija veidot brigādi kā brigādi, bet plāns bija veidot drīzāk Krievijas armijas kājnieku pulku, pēc pulka struktūras, līdzīgi kā to veido Valmieras kājnieku pulks. Ziemeļlatvijas brigādes sastāvā, ka ir pulka štābs, un ir rotas ar ļoti nelieliem bataljonu štābiem, 2-3 virsnieki, kas atsevišķas funkcijas nebūs spējīgi veikt, un ar atsevišķām atbalsta komandām, kuras būs. Un, ja runa ir par Cēsu bataljonu, faktiski viņš izveidojas 21. martā, kad tiek ieskaitīta virsleitnanta Grāvelsiņa rota 130 cilvēku sastāvā, un pēc tam secīgi tiek izveidots Cēsu bataljons jau 2 rotu sastāvā. Kaujas marta beigās ir viss asiņainākās, gan atsevišķā bataljona, gan arī tieši Cēsu bataljona rindās. Kaujas pie Patariem 22. martā un Kalnciem sagrābšana 24. martā. Abās šajās kaujās Cēsu bataljons zaudēja 1 kritušo un 6 ievainotos. Un tieši šajās kaujās arī parādās šī vienība kaujas spējas vislielākās, jo plāns ir nodrošināt šīs ziemeļdaļas aizsardzību un kauja pie Patariem ir tādā ziņā viss niknāk, kā ja mēs to sakam, 9 kritušie, 28 ievainotie. Tā bija sastapšanās kauja mežā starp 2 vienībām. Abām uzdevums bija uzbrukt ar mērķi sagrābt svarīgus objektus 10. pulkam un latviešu atsevišķām bataljonam. Līdz ar to rezultāts bija diezgan haotisks, bet tieši latviešu vienībām ļoti sekmīgs, kas deva iespēju 24. martā sagrābt Kalnciem ar tādu ļoti agresīvu manevru Sniegputenī pāri Lielupei.
Un tālākā kaujas darbībā aprīlī jau arī tāds salīdzinoši pasīva ar izlūku gājieniem, kurā šī atsevišķā latviešu brigāde, kā pavēlē norādīts Latvijas armijas dienvidu grupa, kas arī norāda, ka plāns nebija veidot brigādi, plāns bija veidot drīzāk kājnieku pulka ar visām funkcijām un štatu sastāvu. Un kopsavilkumā noslēdzošais, ko es gribēju teikt, tad kopējie zaudējumi Cēsu rotai bataljonai šajā posmā līdz aprīļa beigām mājas sākumā bija 2 kritušie, 2 bezvēsts pazudušie, Bikstu kaujas laikā 16. martā 2 pazudušie un 29 ievainotie. Un kopsumā Cēsu bataljona tas kopējais sastāvs bija apmēram uz 300 cilvēkiem. Un kas ir zīmīgi, ko es aizmirsu norādīt, bet gribētu norādīt, kas ir ļoti svarīgi, Cēsu rota savu sastāvu saglabāja līdz pat maija beigām, kā jūs redzat šeit, 40 virsnieki Cēsu rotā, savukārt Krāvosiņu rotā tikai 6 virsnieki. Tātad tie, kas bija iestājušies Cēsu rotā, tie arī palikt, lai gan varbūt gribētos šeit kāds virsnieks dot vairāk, vada komandors, nodaļu komandieris, bet Cēsu rota savu identitāti saglabāja līdz, līdz brīdim, kad tika veidot Latvijas armija lielākas reformas kontekstā. Ar to arī es gribētu īsumā noslēgt, ja kādam jautājumu droši lielāko prieku jums atbildēt par detaļām un citiem visiem. Paldies, Valter, par stāstu.